Mēs esam raidījuma de facto komanda. Tas ir precīzi tik smieklīgi, ja? Mani sauc Ella Simjonova, un es esmu žurnāliste. Ok. Hello! Bet visi būs žurnālisti. Tas tā kā. Bet nevajag to, cik ilgi strādā kaut kā, es nezinu. Tad kurš tagad esi? Tu? Mani sauc Ivo Leitāns, un es strādāju raidījumā de facto jau gandrīz 10 gadus. Es esmu Inga Šņore, es esmu de facto žurnāliste un jau 13 gadus arī vadu šo raidījumu. Es esmu Matīs Arnicāns, es veidoju sižetus un vadu de facto raidījumu. Mani sauc Laina Fedotova, es esmu žurnāliste un de facto komandā es pievienojos šogad. Vai ir kāds sižets vai raidījuma tēma, kas jums pašiem ir licies tāds liels izaicinājums gadu laikā? Visi sižeti ir izaicinājums. Katru nedēļu ir izaicinājums. Katru nedēļu. Matīs tūlīt izstums. Pagaid, no kuras puses? Nu, jebkuras. Man liekas, viss trakākais bija tajā brīdī, kad Ilze Naglā brīdī, kad visa valsts grieza izdevumus, visus algas samazināja, visiem gāja grūti. Un tad bija šis cilvēks Neo, kurš atklāja, ka vidu datubāzē ir caurums. Un tad izrādījās, ka realitātē viss izskatās citādi, nekā mēģina iestāstīt, ka algas ir citādas, zelta lietu sargi ir daudz lielāki par atlaišanu. Un tas, kas tajā brīdī bija trakākais, ja tā var izteikties, bija tas, ka varas iestādes atļāvās veikt kratīšanu pie Ilzes. Un vēlāk Eiropas cilvēktiesība tiesa arī atzina to, ka šī kratīšana nebija pamatota, liekot valstī samaksāt par to kompensāciju. Un, manuprāt, tas bija viens no tādiem vispār vislielākajiem satricinājumiem. Un es ceru, ka arī mācībām, ka tā nedrīkst līst iekšā pie žurnālistiem, ja kādam no varas tas vienkārši nepatīk. Un tā nav pirmā reize, jo arī pirms tam pie Ilzes Jaunalksnes tieši šādā pašā veidā viņai tika noklausītas telefona sarunas. Un tā arī ir tāda neiedomājama varas iejaukšanās žurnālista darbā un privātajā dzīvē. Un visticamāk, tā bija atriebība par de facto sižetu. Jā, tāda atriebība. Un, manuprāt, šie divi gadījumi ir tādi, kas iedeva kaut kādu zināmu mācību arī tām varas iestādēm, vai tur tā viss līdz galam ir. To mēs nevaram zināt, vai viņi mūs kādā brīdī neizseko vai nedara kaut ko aizliegtu. Covid laikā bija ļoti strādāt izaicinoši sliktākajā vārta nozīmē, jo tur bija, pirmkārt, tur bija komanda sadalīta pa stāviem daļēji tur kaut kā, un ka mēs vispār faktiski laikam klātienē gandrīz vai netikāmies, ka ir Zoomā. Ziemā arī tur tā visas intervijas rakstīja ārā. Vēl ar to garo mikrofonu, jā, ar garo kātu. Mums ir bijuši dzīvē tādas situācijas, kad faktiski to raidījumu mēs ar Jāni Gesti veidojām gandrīz divatā, un tās bija ellīgi. Es nezinu, man tad bija mājās maza bērna, es nezinu, kā es izdzīvoju, bet es kaut kā izdzīvoju, un tas raidījums arī tappa. Jā, tagad mums ir parasti kaut kādi 4 dažādi temati vienā raidījumā, un tad, ja kādam kaut kas nesanāk, tad, piemēram, neapstiprinās kaut kāda informācija, tad var, teiksim, iztikt ar 3. Vai rezerve, jo 5. jau arī kaut ko dara, un tai brīdī var pārslēgties, rēķināties. Bet man patīk, ka mums ir ļoti nostabilizējusies komanda ar epizodiskām izmaiņām. Inga bišķiņ tur destabilizēja situāciju. Tas tev nav džanga. Var sakot, mēs neesam nopērkami. Bet ir dzirdēti gadījumi, ka ir cilvēki, kas apsteigā uzņēmējus. Stāsta, ka būs par viņiem, vai ka nebūs. Vai ka nebūs, atkarībā no... Nē, teiksim, ka būs sižets, un tad viņš stāsta, ka iespējams kaut kā sarunāt, lai nebūtu. Jā, tad izejot no tā, vai vispār sižets būs vai nebūs, tad viņi izdomā, kā to naudu piedzīt. Būs labi. Būs.
Būs labi. Būs. Viss nogās, visi pamati ir izkustēji. Tad divas izņēma ar salas. Koki? Lietas augšā divas. Informācija uzņēmējiem, ja gadījumā pirms kāds atnāk un saka, ka var sarunāt, lai kāds de facto sižets nebūtu vai būtu, tad nevajag ticēt. Nē, jānāk pataisno pie mums un jāstāsta sava problēma, un ja mēs tur redzēsim, ka tas ir kaut kas, ko mums vajadzētu sabiedrības interešu vārdā parādīt un atrisināt, tad mēs to darām tādēļ, ka mēs esam raidījums de facto, nevis tādēļ, ka kāds mums par kaut ko maksā vai nemaksā. Trīcošām rociņām. Man tad šiešām. Ir svarīgi atcerēties, ka mēs jau nedaram to darbu tādēļ, ka mums nav ko darīt. Mēs esam kā meža sanitāri, un mēs iztīram tās bojātās vietas, vai vismaz mēģinām tās bojātās vietas iztīrīt, parādīt kā ķirurgi, lai to izņemtu laukā, un tas, kas paliek, ir veselīgāks, stabilāks, un mēs esam demokrātijas sargi, ne par velti 4. vara. Dažreiz ir tā, ka, piemēram, ir tādas lietas, kuras mēs esam rādījuši atklājuši, piemēram, savulaik, kad kādu Ušakova laiku Rīgas domes, tur daudzie krimināli procesi, un tad liekas, ka tik būs, un mēs par to pašu visu ko sapētām, bet tad tie procesi vēlāk iestādēs vai izbeidzas, vai iestrēgs tiesās uz gadiem. Bieži ir tāds pārmetums, ka kāpēc žurnālisti jaucas, vai tad tiesa ir lēmas un tādā garā. Bet tiesa lēma tik ilgi, un tiesasargājušās iestādes dažreiz strādā tik lēni, un dažreiz arī ir acīm redzami, ka tur ir kaut kas pārkāpts, un ka tas ir, tā kā redzot sižetu, tur nav šaubu. Nē, labi, ja mēs tā paskatāmies dažas krimināllietas, kuru notikumi ir aizsākušies 2002., 2003., 2004. gadā. Mēs par viņām vēl nedrīkstētu stāstīt, jo nav vēl spēkā stājies spriedums. Tas nozīmē, ka pa šo laiku jau Latvija varētu būt 5 reizes izlaupīta, ja nepievērs sabiedrības uzmanību arī caur mēdījiem. Tagad es sāku strādāt, mani ārkārtīgi fascinēja kolēģu tāda darba kultūra un tāda atdeve. Un es strādāju salīdzinoši ļoti īsu brīdi šeit, bet no tām visām reizēm ir bijušas vismaz 3, kad es zinu, ka Ivo ir sižeta rakstīšanas naktī bijis līdz agrai rīta stundai redakcijā. Baigi labā darba kultūra. Bet man liekas, ka tas tā kaut kāda tāda cilvēka atdevi savam darbam, tas ļoti zīmīgi raksturo. Tas vienkārši saucas prokrastinācijas sekas, bet nē. Ir bijis gadījums, kad es neteikšu, par ko tas bija, bet vienreiz bija gadījums, kad es ierodos uz to tikšanos, un es saprotu, ka tas nav tas cilvēks, kas gribēja tikties. Tā par laimi nav tā kā intervija, bet vismaz vienreiz man tā ir bijis. Bija viens gadījums. Aizturēja kukuļņēmēju. Mani kolēģi brauc uz Tallinu ar domu piefilmēt tur to vietu, varbūt arī tā cilvēku, kurš ir aizturēts biroju, bez lielām cerībām, ka varētu viņu satikt. Un tad pēkšņi Tallinā uz ielas pie luksofora viņi redz, ka tieši šis cilvēks, kurš tiek turēts aizdomās, viņš vienkārši tur stāv. Un tad viņi lec ārā no mašīnas ar mikrofonu un intervē viņu. Un tā ir tāda trakota veiksme, manuprāt. Bet tā veiksme jau nenāk pati no sevis, viņa nāk no tā, ka tu esi kaut ko darījis. Ir pāris cilvēki, kuri mēģina izvairīties visādos veidos, lai viņus nenofilmē un ar viņiem nerunā, lai gan viņi jau sen bijuši jau kaut kur intervēti un nofilmēti un tā, bet viņi tur mēģina kaut kā noslēpties mašīnā, tur zem kaut kādām tur, zem jakām, tur, lai tur viņi brauc garām, lai viņus nevienši nenofilmē, tad viņi mēģina, kad nāk ārā kaut kur ar advokātu, tur mēģina taisīt cieniņu, tur, lai viņus tur noslēptu. Bija Rēzeknes tajā tiesā, kur bija par balsu pirkšanas organizēšanu apsūdzētais nesa advokāta to mantiju priekšā sev kā aizskaru. Vai ielien kaut kādā tur telpā, kaut kādā izbēgt cauri kaut kādām kafejnīcu melnajām durvīm vienkārši, lai tur viņi tur uz ielas nenofilmētu. Mums, piemēram, tagad ir viens ministrs, kurš spēja ierasties valdības sēdē tā, ka viņš neiziet cauri žurnālistu aplengtajam gaitenim. Kaut kā vienkārši tur uzrodās. Tu man jāņem ir vēl kur jāatstāja viens, bet man nav. Nav vēl kur 3? Man vēl liekas, ja tu mēģinātu šo un tas kaut kā izbīdītās mazāk pa vidu būtu. Nē.
Jā, nē, tur būs slikti viss. Tur viss būs slikti. Nu, Vilkt? velts. Kad tas ir Varētu nenokrist vispār. Es atcerējos, ko es aizmirsu izstāstīt. Tajā brīdī, kad mēs uzdevām dažādus jautājumus tobrīd finanšu policijas darbiniekiem saistībā ar viņu deklarācijām, tad kāds no viņiem, es nesaukšu vārdā, savā ikgadējā deklarācijā, ko viņš iesniedz jau nākamajā gadā, uzrakstīja. Tur ir tādas piezīmju sadaļa, kur var rakstīt jebko patiesībā. Un tur viņš bija uzrakstījis informācijai Latvijas televīzijai, varu norādīt, kā, un tad tur bija tāds uzskaitījums. Bet faktiski tajā viņa publiskajā amatpersonas deklarācijā, kas satur tādus, tā teikt, stingrus faktus, viņš bija ielicis viedokli, kas bija veltīts mums. Man ir sajūta, ka bija augstāks, bet nē, tagad ir kompakti viss. Ir jāsaprot, kā to, ko mēs izpētam, iedot publikai, kā iepakot to pētījumu, lai viņš sasniedz tās ausis. Sabiedrība šobrīd pārmainās savā mediju patēriņā, un mums ir jāmeklē jauni veidi, kā aizsniegt savu auditoriju, un ja mēs to nedarīsim, tad nekas labs nebūs. Tā ir viena no lielām grūtībām šajā darbā. Un ka tev ir tik daudz tā materiāla, un tev tas viss ir jāpasaka ļoti īsā laikā. Un jo īsāk, jo labāk. Un dažreiz ir žēl, ka tu esi izpētījis tur tādas un tādas un tādas lietas, bet principā tas viss izpētītais tev nav jārāda skatītājiem, kā tu esi gājis šitā te, bet viens teikums, ko tu esi no tā izsecinājis, un viss. Un tad dažreiz ir grūti saprotot, cik daudzais tā ir darba aiz tā viena teikuma. Kuram? Nē, Elai. Ja? Es sēšu iegrimusi pārdomās par žurnālistikas nākotni un tā. Kā jūs svinēsiet 20 gadu jubileju? Es nezinu, kāds ir budžets.